Tā, sveiciens mīļiem. Tātad mēs straujiem soļiem jau tuvojamies jau uz mūsu 60 dienu atklāto sarunu ciklu noslēgumu. Un tātad šo nedēļu mēs atklāsim tātad 22. tēmu. Un visas nedēļas garumā, trijās tēmās, mēs tā kā pieskarsimies mūsu ļoti īpašai tēmai, kuru mēs speciāli atlikām uz beigām, jo par to, diemžēl vai par laimi, tomēr arī būs savā starpā jārunā, un tas ir par intīmo tuvību. Šeit būs ļoti svarīgs moments, kur mēs atkal dalīsimies ar Andi, kā mēs ikdienā to darām paši, kādas lietas mēs ceļam augšā, kā mēs mēģinām paskatīties no dažādām pusēm, gan psiholoģiskām, gan arī fiziskajām, jo atcerieties, tas nav tikai kaut kas viens. Un ņemsim arī vērā to, ka varbūt arī kādas varbūt arī jau pat traumas vai emocionāls vai arī fiziskas, kas ir arī svarīgi ņemt šo vērā. Un vienkārši partneriem savstarpēji, jā, šī būs saucamā arī tāda trauslā, varbūt robeža, kur neuzreiz jūs gribēsiet atklāties, ja sevišķi kādam bijusi līdzīga pieredze, nu, negatīvi pieņemsim, bet, ja jūs esat nolēmuši būt kopā turpmāk, tad mēs aicinām tiešām lēnām aizklauvēties un atvērties šajā jomā, jo, ja partneris nezinās, kas tur notiek, tad var nezinot arī neviļus kaut ko varbūt arī nodarīt vai nenodarīt, bet ne jau apzināti. Tas notiek viss neapzināti, ja? Bet tāpēc ir svarīgi, ka mēs tomēr saņemam to drosmi un arī sākam par dažādām niansēm arī atklāties. Un varbūt esat redzējuši, jau arī pilns internets ir ar dažādām interesantām karikatūrām un jociņiem un rīliņiem par sadzīvisku, arī tieši par intīmo tēmu, ka parasti tur dažādās ir mums fāzes sievietēm un vīriešiem arī kaut kas interesants, un kaut kādā brīdī ir tā, ka jā, mēs dienas laikā esam gatavas, tūlīt un pienāk vakars, viss gribu gulēt, es vairs neko negribu, un tad atkal nekas nesanāk, jā. Ja mēs tiešām gribam intīmo tuvību, un mēs gribam tā kā pašķināt to, kas ir tas, kas ietekmē gan sievieti, gan vīrieti arī šajā jautājumā, lai mēs tā kā nevis tā kā apvainojamies viens uz otru vai tā kā neizpratnē esam, bet mēģinam saprast šos solīšus, mēģinam viņus ievērot ikdienā, un varbūt, lai šīs karikatūras, kas it kā mums liekas ir smieklīgas un jociņi, citreiz pasmēļņojamies un pamaima galvu, jā, tā tas ir, bet patiesībā tas ir bēdīgi, ja mēs tā skatāmies, jā, mēs smējamies par to, kas ir problēma patiesībā, bet mēs gribam šo iedot momentu, lai mēs tomēr pārvēršam šo par kaut ko skaistu, kaut ko unikālu tieši priekš jums, kas būs jums savā starpā, un kad jūs zināsiet, ko darīt, kurā brīdī kā reaģēt, kurā brīdī kaut ko vairāk varbūt uzzināt, izzināt, papētīt, pārbaudīt, pakonsultēties, un tad tālāk jau šis skaistais arī virziens kopdzīvē arī uzplauks ļoti krāšņi. Nu, lūk, un Šajā reizē es ar to padalīšos, ko mēs abas divas esam redzamas. Jā, es esmu uzaicinājusi mūsu brīnišķīgo doktoru Janu Janovsku, hormonu eksperti, un vispār es tagad vairs nesaukšu to visu lielo vērumu, ko Jana pieprot un dara ikdienā un dalās ar cilvēkiem un dalās arī ar savu personīgo pieredzi un ir ļoti starojoša sieviete, kas arī tiešām patiesi to, ko runā, arī dara. Un tādus cilvēkus tas ir retums atrast. Jana ir brīnišķīgs Instagram profils, es tagad nedaudz padalos, ja jūs varat piesakot līdzi, un ir ārkārtīgi skaista, vērtīga informācija, posti. Story ir vienkārši tādas, ka man kā arī izzinošam cilvēciņam, kam patīk izzināt, esmu arī paņēmusi abonementu par tādu bišķi dziļāku informāciju, ar ko jānedalās, un īstenībā es saku, tas ir kā labākais pie brokastīm, kam varētu paskatīties jaunumus, jo story ir tiešām, kur šīs dienas arī kaut kāds mazīšs gabaliņš ja, ārkārtīgi vērtīga informācija, kas var noderēt un var iedvesmoties un tiešām atrast priekš sevis kaut ko ārkārtīgi vērtīgu. Nu, lūk, un šodien mēs tādā skaistā sarunā parunāsim par šo te hormonu līdzsvaru gan sievietēm, gan vīriešiem. Un, mīļā Jāna, sākumā vienkārši nedaudz iepazīstini pat ar sevi, kas ir tas, ko tu dari un kas šis virziens, ko tu izvēlējies, kāpēc tieši šis virziens, ar ko viņš tev ir tik ļoti mīļš un tuvs.
Paldies, Inesīta. Uzreiz man zina, kā tāds piepildītas sirds ar mīlestību, jā, pēc tādas uzrunas un tiešām tik skaists sākums. Paldies tev liels. Sveiki, sveiki, mīļie. Ļoti, ļoti priecājos, ka jūs esat šeit. Un tas nozīmē, ka, kā es parasti saku, jūs esat augstāk par vidējo percentīlu, jo jūs gribat zināt un domāt un attīstīties un tiešām rūpēties par sevi. Un tas ir ļoti, ļoti forši, un tas jau ir daudz, ka jūs esat šeit. Es esmu doktora Jāna, kā mēs dažādi esam, kāds ir sieviete, kāds ir māsa, mamma, doktori. Tieši es arī apvienoju šo visu kontekstu, bet savā profesionālā ziņā es visvairāk rūpējos par veselību sievietēm un vīriešiem, lai viņi ikdienā jūtās labi, pirms slimība ir parādījusies. Tas nenozīmē, ka es nestrādāju ar slimībām, bet, protams, strādāju arī, bet mans mērķis šajā zelta dekādē no 30 līdz 40 padarīt tā, ka tu jūties un investē savu laiku, enerģiju tā, lai tu pēc tam noveco un, teiksim, tavas, teiksim, vecuma dienas arī ir veselas un pilnvērtīgas. Un, protams, šī hormonālā veselība ietekmē vispār stāvokli, kā es jūtos tagad. Vai es smaidu, vai es esmu raudulīga, vai man ir liekais svars, vai man ir sausāda, vai man gribās seksuālo kontaktu vai nē. To visu spēlē mūsu iekšējais orķestris, hormonālais orķestris, un par šo sadaļu es esmu atbildīga pat labi un palīdzu gan pušiem, gan meitenēm arī to sakārtot, vizualizēt, identificēt, objektivizēt un arī nokontrolēt. Brīnišķīgi, jā, tas viens no skaistajiem momentiem, ko es varu no personīgās pieredzes pateikt, ka es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ka beidzot manā dzīvē ir parādījies cilvēks, kas ir arī mediķis un zinošs un var normālā valodā paskaidrot lietas, var iemācīt, var parādīt, jo līdz šim man ir bijusi daudz negatīvu pieredzi, un bez mazliet tev pašai ir jāsaprot viss, kas ir pašsaprotams, kā tu vari to nezināt, ja? Vai ir jāsako pašai līdz arī jātaujā savs ģimenes ārsts, kad tad man kaut ko vajag pārbaudīt, nevajag pārbaudīt, un man mūžīgi atbilde bijusi, ne tev tagad nekas nekāš, priekš kam tev kaut ko vajag pārbaudīt. Bet, un tad es vienmēr domāju, nu, vai ir pasaulē kaut viens cilvēks, kurš vienkārši tā, ka tu aizēji pajautā un tev smuki sastāda, ko vajadzētu apskatīt, kam būtu jāpievērš uzmanība pat dažādiem gadu gājumiem tomēr, vai tu esi dzemdējis pirms tam, neesi dzemdējusi un viss pārējais. Ja? Un kur ir vienkārši paši eņģeļi kaut kā mums saveda kopā. Un, jā, tā kā esmu arī. Mūsu saveda ar tevi kopā mērķis. Jā. Dot veselību, dot zināšanas un izglītot. Un šis mērķis mūs vienkārši ir apvienojis un saudis kopā. Tā kā tev liels paldies par to, ka tu esi arī parādījusies manā dzīvē. Re, kā mēs tā viens otrs brīnišķīgi papildinām. Jā, un tad, lūk, pēc šī visa ievadiņa pārējot jau pie kādiem konkrētiem tādiem jautājumiem, minot arī pie mūsu pašas tēmas par arī ar hormoniem, jo par to noteikti ir daudz, kas ir dzirdēts, bet jautājums ir arī jums pašiem, vai jūs esat kādreiz runājuši savā starpā, ja? Tagad dalībniekiem, ja? Bet, un mēs tāpēc šobrīd ar Janu pacelsim ārā dažus jautājumus, ko būtu vērts apskatīt, un varbūt pat vēlme, varbūt iedziļināties dziļāk ikdienā, jā, parādīsim, kur un kā to visu var izdarīt pēc vēlmes, pēc iespējām. Un tāds pirmais tāds retoriskais būtiskais jautājums ir par to hormonālo līdzsvaru sievietēm un vīriešiem. Cik ļoti viņš vispār ir svarīgs un svarīgi vispār tam sekot līdzi par pašu to līdzsvaru? Jā, noteikti. Es domāju, ka, ja mēs runājam gan par sievietēm, gan par vīriešiem, abiem līdzsvars ir ārkārtīgi svarīgs. Piemēram, sāksim ar vīriešiem. Testosterons un estrogēns. Jā. Šobrīd vīrieši ēd ļoti daudz estrogenēmiskus ēdienus, dzer alu, ēd cukurus, viss, kas ietekmē paaugstināt estrogēnu. Līdz ar to mēs no spēcīga forša vīrieša dabūnam tādu femīnu, tādu kurpulentu, vīrišķīga tipa vīrieti. Jā? Bet, respektīvi, viņam ir gan šis
vēderiņš, viņam ir palielināts krūtis, viņam neko negribās, viņam ir tāda ādinamija, viņam nav motivācijas. Jā, mēs varam redzēt, ka viņš kļūst tāds jūtīgs, raudulīgs un vispār tā kā nav šīs tam testosterona. Jā, tāpēc ir šis balans starp estrogēnu un testosteronu vīriešiem ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas ir atkarīgs no tā, vai viņi fiziski ir aktīvi, ko viņi ēd, ko viņi dzer, vai viņi kustās, vai viņi pārbaudās un tā tālāk. Ja? Ja mēs runājam par sievietēm arī, bet viņam ir mazliet sarežģītāk, jo viņam ir svarīgi ne tikai estrogēnu un testosteronu balanss, ja, lai ūsas neizvelk uz sejas, ja, bet viņam ir vēl svarīgs, lai viņam ir starp estrogēnu un progesteronu balanss, ja, jo, piemēram, ja sievietē pēc mēnešreizēm jūtās forši, viņai gribās seksu, viņai grib iet un darīt un ir motivēta, bet pēc tam pirms mēnešreizēm viņiem tā kā gribās vispār necelties no gultas, viņiem ir apāti, vēders pušās, plus 3 kilogrami. Nav vispār gribās apēst ziloni kopā ar šokolādes tonām un tā tālāk. Tas jau ir disbalans, jā, starp estrogēnu un progesteronu. Un šo mēs arī jābalansē. Un lielākais, interesantais mans novērojums pēdējā gada laikā, es daudz strādāju tieši starp estrogēnu un progesteronu disbalansu, un es redzu, ka visas sievietes tā dzīvo, un visas saka, jā, es esmu pieradusi, tā man ir bijis visu dzīvi, nekas tā kā īpaši, jā. Bet, protams, kad tu sāki teikt, ka tas tevi traucē, tas ietekmē to dzīves kvalitāti un tu neesi efektīga, jā, tad, protams, mēs to sakārtojam un tad pavisam savādāk ir dzīves kvalitāte. Un tātad, kā jau tu minēji, to var arī sakārtot ar ēšanas paradumiem, ēdienkarti, gan arī aktivitātēm un vēl visu kaut ko. Tas nav tikai maģisko tabletīti iedzeram un mums izlīdzināsies visi hormoni. Jā, ir nepieciešama tabletīte arī pienāksies, jā, atkarībā no situācijas. Bet, protams, mūsu ikdiena un mūsu dzīves stils, kā mēs izlietojam un pielietojam savu organismu, tas ir tā kā svarīgākais. Jā? Jo, protams, mēs, kad nopērkam Lamborghini, mēs negribam braukt kaut kur, kaut kādā, es nezinu, nekvalitatīvās ielās, jā, kur tu pilnīgi visu mašīnu tā kā, sabojās. Jā. Ja tu nopirksi džipu, tu brauksi pa kalniem, jā, safari. Tā kā tev jāsaprot, kā tevs organisms, kur kā ir jālieto. Un tas arī atkarīgs, kā mēs rūpējamies par sevi 24/7, un tā mēs arī jūtamies, izskatāmies un tā tālāk. Tātad arī pēc dzirdētā arī saprot, ka ir būtiska tomēr atšķirība, kā atšķiras sievietēm hormoni un vīriešiem. Jā. Ja it sevišķi ņemot vērā to testosteronu, tur sievietēm bišķi citādāks tā uzmanība jāpievērš ar to saistītām, un vīriešiem vēl citādāk. Un tas pats estrogēns arī, vai ne? Un kas ir tas būtiskākais kaut vai šiem abiem? Trešais bija mums progesterons, tāpēc, ka sievietēm arī viņš nāk komplektā, bet jā, kas ir tas, kas jāievēro? Jo ņemot vērā atkal nedaudz tendences, kur tā, kad sievietes aiziet pat traku jau kaut kādās aktivitātēs, ja, un tas testosterons sāk pieaugt, tad mēs redzam blakus jau vizuāli varbūt vēl vienu vīrieti citreiz arī miesās, ja, kā viņš izpaužās. Jā, un tāpēc, cik būtiski atšķirās šie hormoni, viņi būtu tā jāatpazīst, kad jau iet pāri jau robežai. Man bija pat no dzīves tāda pieredze, man bija viena kolēģīte, viņa ļoti nodarbojas ar bodybuildingu un visām tām žāvēšanām. Viņa nav ēdusi tur ugļhidrātus un ļoti daudz trenējās zālē. Un viņa tiešām attīstījās, manā acīs, jā, bija normāla sieviete, un gadu laikā viņa ļoti viralizējās. Viņai ir nosēties balss, viņai ir parādījies vīrišķīgais balss, viņai samazinājās krūtis, viņam ir šis viralizācijas pazīmes, un tu saproti, ka tāda sajūta, ka tu sarunājies ar transvestītu, ja? Kad cilvēks it kā lieto hormonus un izskatās pēc vīrieša. Tas arī tāds interesants case, ka tiešām tava ikdiena ietekmē, vai tu degradē savus hormonus sievišķīgos, vai tu viņus tieši kultivē. Dažreiz, piemēram, skaties, ja mēs, piemēram, vīrietis skatīsies uz 10 sievietēm, un vienai sievietē tur spīdēs acis, jā, viņa būs tāda, viņam būs šī harizma, jā, tas ir estrogēns, jā. Cita sieviete būs, ideāla komplektācija, viņa būs ideāla skaista figūra, ļoti labi saģērbta, bet viņai būs tukšums, jā.
un viņai tas nozīmē, ka nav šīs estrogēnas. Jā, par šo mēs īstenībā, tā, kad arī mums būs atsevišķā vēl mums saruniņa, kur mēs tikai ar Anni dalīsimies, Andris man arī parasti saka, nu, viņš saka, nu, vai tā ir sieviete, vai, nu, ka viņš kā vīrietis novērtē kaut vai ārēji, bet viņš jūt, man kaut kā nevāk, jā, it kā tur viss ir kārtībā, bet kaut kā pat, galīgi kādā no vīrieša skata punkta vairs nav tas, kad, kā mēs reaģējam, kad ieraugam kaut vai, sievieti. Nespīd, jā. Un arī man liekas, ka sievietēm arī ir otrādi, kad ierauga arī vīriešus, kas nav, nav tas, kā mēs tur tādus, jā, nevajag tur absolūti visiem būt tādiem visiem mačo variantiem, ja viņi ir dažādi, bet to var just kaut kā enerģētiski, ir vai nav, jā, vai arī tad sanāk, tā ziņā atkal tas estrogēns būs pa daudz, jā, ja tur tāds. Jā, protams, tā feminizācija viņam būs tāds vairāk tāda smarža, tāda femīna, jā, un, protams, mums tas tā kā nepiesaistīs, jā. Mums tomēr patīk tādi vaipsti, tad tu redzi tos testosteronomisko vaibu, jā, teiksim tā. Jā, un tad tur fonā koķetīgums jau parādās, acīm redzot, tas jau spēlējās laikam, ja kad tu viss. Tā ir tie hormoni, ja oksitocīns mums sāk, adrenalīns kaut kur, dopamīns parādīt. Tā ir bioķīmija, jā, tā neirotransmiteru spēle, jā. Jā, brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka arī pēc šī jau mēs saprotam, ka būtībā tas ir diezgan būtiski, kad partneri sāk izprast arī savu partnera, tāda pretējā dzimuma hormonu atšķirības, kas vienkārši ir jāsaprot, ka mēs jau atšķiramies, un līdz ar to tas var īstenībā ļoti daudz ko ikdienā ietekmēt, bet ja mēs tā kā vienkārši pēc kaut kādiem stereotipiem ieejam attiecībās, vīrietis ir tas, kurš pieņemsim, viņš ir šitāds, jā. Bet ne visi viņi tādi ir ienākoši. Ja mēs saprotam, hei, varbūt, ka tur jāpaskatās, varbūt tur tas estrogēns pa daudz, jā. Vai tieši otrādi, vai atnāk, tu ieraugi savu tādu diezgan tādu, ļoti tādu vīrišķīgu sievieti, hei, varbūt tur tas testosterons ir pa augstu, jā. Un ja mēs arī iedziļināmies no šāda plāna, vismaz kā saprotam un spējam par to diskutēt arī un apjautāties vienam par otru, tas varētu arī kaut ko izlīdzsvarot arī tādā kopdzīves lauciņā. Noteikti. Ja tīpaši tas attiecās uz sieviešu būtību, jo plus mīnus vīriešiem tas testosterons ir stabils mēnešu laikā, bet sievietēm tās fāzes būtiski ietekmē viņu pašsajūtu. Tas nenozīmē, ka viņas nav atbildīgas par to, kā viņi uzvedās. Jā. Viņiem ir jāmāka sevi tā kā sakārtot instrumentus un tā tālāk, ja, piemēram, viņiem ir šī, es nezinu, pēcovulācijas laiks, jā, luteālā fāze, kad dominē progesterons, viņam pat jāpaņem šis miers, jā, un sevi pareizi jājūzo, jā. Protams, viņam var būt raudulīgāks, jūtīgāks, jā, un tas arī tā kā jāpaskaidro savam partnerim, ka, jā, šobrīd man ir tāda fāze, hormonāla fāze, man tā kā negribās šobrīd tāda veida seksu, man gribās šāda veida seksu, vai man vispār viņu negribās, jā. Tas nav saistīts ar tevi, tas ir saistīts ar mani, jo man ir mēnešēžu cikls, jā, un manas hormoni, viņi mainās. Par mēnešreižu ciklu, ja reiz ierunājies, varbūt īsi, bet tām fāzītēm, ja tu varētu izskriet cauri, tā bišķi pieturoties, kas viņās notiek, tīri arī emocionāli, ja, jo tad. Parasti mums ir 28 dienas, kādam varbūt 22, 9, 26, bet parasti 28 dienas, tas ir pirmā diena, kad sākās mums asiņot, līdz, teiksim, tam brīdim, kad nākamā asiņošana sākās, jā, un par šo periodu mums jāsadala divās daļās, jā, vienkārši jāpadala uz pusi, un pusītē ap 14. un 15. dienu mums ir ovulācija, ja mēs esam fertīlā vecumā, mums ir ovulācija, mēs varam palikt stāvoklī, jā, teiksim. Pirmajā fāzē līdz 14 dienām mums ir folklorā fāze, kur mums dominē estrogēns. Un tieši šajā fāzē mēs varam iet sporta zālē, mēs esam kickboksā, mēs varam iet visur un ar visādās, teiksim, sarunās, biznesa tikšanās, mēs vienkārši varam močīt, jā, mēs esam superwoman. Apolācija mums ir tāds, mums ļoti gribās seksu, mums var būt izdalījumi, mēs varam lubrikāciju, mums var būt krūts, tad mums ir tāds, mēs gribam šo koķetīgumu, jā, un forši šajās brīdīs arī kaut kādu randiņu ar vīru sataisīt, jūs esat tādā maksimāli savā seksuālā enerģija. Un otrajā ciklu fāzē, kur dominē progesterons, tā ir luteālā fāze,
Ja mums grūtniecība neiestājās, mums organisms aiziet tādā miera fāzē, tad ir labāk jogas, meditācijas, pastaigāšanas, elpošanas, kaut kāds ēdienus, tādus mierīgus, siltus, jā, dzērienus, mierīgus, siltus, tāds. Viss, kas ir tāds ļoti, ļoti sevi saudzējošs, jā. Nekādas strīdus, nekādus superās uz conversation ir sarunas, jā. Lūk, jā, tādā veidā jūs varat vienkārši adaptēt savu ikdienu pēc jūsu cikla fāzēm. Kā tad pilnīgi nojaut man nākamo jautājumu, vienu randiņu labāk ieplānot kurā fāzē, bet ja kaut ko pieminēju, atkārto vēlreiz. Nu tādu, labi, randiņu varbūt dažādi, bet ja mēs gribam tādu, nu arī ar visu intīmo tādu feinu tuvību, tad kādu viņu ieplānot? Nu, vislabāk ir, protams, tajā pirmajā folikulārajā fāzē līdz ovulācijai, jo pēc tam pirms mēnešreizēm atkal mēs esam tādas kaprīzākas, varbūt tās mēs esam tādas vairāk. Nu jā, es domāju, ka labāk tad, kad tajā pirmajā tik līdz mēnešreiz beidzās, līdz ovulācijai, tas ir tāds ideālais laiks, kad forši ir gan koķetēt, gan acis spīd, estrogēns dominē, mēs esam pilnīgi tādas, karalienes. Un starp citu, meitenes mīļās, ja jūs piefiksējat savu ciklu un ja nepiefiksējat, tad lūdzu to tomēr dariet. Es arī to pavisam nesen tik šajā gadā sāku normāli apzināti darīt, īstenībā traki, jā, bet, informācija atnāca, ka viņa atnāca, un, kā mēs arī mājās smejamies, man tā aizvakar laikam vīrs prasīja, kā tev tur bija tā ovulācija? Tur bija citi jautājumi aspektos, ja tas bija tā, viņš mani vēro. Mēs īstenībā mums mājās tāds kalendārīts, tāds uz magnētiņa tipa, tāds interesants, tur bērnis kaut ko raksta un tam līdzīgi, mums tādi simboliņi arī, un es tādu arī parasti sirsniņu uzzīmēju tanī dienā, kad man ir sācies, ja. Un tad pēc tam vīrs jādod skaita līdzi. Bet tas ir tik interesanti, ka ikdienā tu vari tā kā tādu mesīģu nodot, plus tie vērojumi, ja? Bet tas, kad otrs iedziļinās un interesējās, hei, ar visām situācijām, kas mums nāk virsū, kuras mēs nevaram īsti paredzēt arī ikdienā, ja? Tad, ja tu saproti, kad ir tā fāze kaut kāda, pirms mēneša reizēm, un ir kaut kāda situācija, tāda pēkšņa, un te kā vajag izrunāt, vajag pateikt, bet padomāsi, kā tu to pateiksi, ja? Lai tur otrā pusē nav tas, kā komiksos un karikatūrās rāda, kāds tur vēlns nāk ārā pēc tam, ja? Un sprākst emocijas, par ko mēs esam vienmēr runājuši arī, es arī vienam saku, ja gadījumā man kaut kas pasprūk, lūdzu, neņem personīgi, tas nav par tevi. Tā, ka vienkārši tas nav, viņš vienkārši kaut kas ceļās, tie mani procesi. Un, vīrs jau parasti arī saka, nav nemaz tik viegli to neņemt vērā, bet es cenšos, ja tur tā nāk ārā. Bet tas ir tā kā, šobrīd jau tas ir krietni mazinājis. Tas bija senākos gados, ja, kad tu tā nepārzini, to tam nesako līdzi, bet šo zinot, ir interesanti arī pasakot līdz šim noskaņojumam, jā, un jā, tas ir interesanti arī, man liekas, vīriešiem, vienkārši, tā vienkārši ir. Mēs neesam vienā tādā rāmumā, visas 30 dienas, jā, un tur ir tas sava odziņa, savs kaut kas, ko papētīt un atklāt varbūt no jauna, kas notiek. Tu arī minēji īstenībā ļoti svarīgu momentu arī par šo intīmo tuvību, izvēlēties, teiksim, kādā periodā viņš ir, kādā nav. Jā, var atšķirties nozīmīgi. Pieskārienu tehnika, tur vēl kaut kādas intensitātes, viss tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas arī nav, ka jums ir kaut kāda viena, pieņemsim, jums ērta poza, un tas būs non-stopā. Nē. Varbūt par šo bišķi var pakomentēt, cik tas ir svarīgi, ka tas mainās. Skaties, tajā pirmajā cikla fāzē sievietē, kad dominē estrogēns, viņai vēl joprojām ir testosterons, viņai ir šī uzputināmība un tāda agresija. Līdz ar to viņa var paņemt partneri. Ja? Teiksim, ja parasti mēs gaidām, ka partneris paņems mums, bet šajā fāzē vīrietis var būt priecīgs, jo sieviete ir gan resurss, gan spēks, gan arī vēlme parādīt šo, jo seks ir principā agresija. Pa lielam, ja mēs tā runājam, tas tāds vairāk dzīvnieku instinkts, tādā enerģijas līmenī, un tad sieviete šeit var sevi tiešām ļoti tā dominēt pat, un, teiksim, parādīt, un vilināt, un tā. Bet tomēr atkal tajā otrajā cikla fāzē, kad mums ir tas luteālā, kad mums ir progesterons,
Mums dominē šīs taktilās sajūtas, varbūt tantra, es nezinu, pēc tam kaut kāds tāds vairāk sensitīvais pieskārienu laiks, varbūt kaut kāds erotiskās masāžas, un arī varat ne tikai jūs saņemt, bet jūs varat arī dot to savam partnerim, jā, tā kā tur ir tāds jau mazāk tāds būs, es pat domāju, tāds sajūtu līmenī seks, un viņš varētu būt daudz mierīgāks un lēnāks. Jā, tā otrajā fāzē varētu būt tā, ka tā priekšspēlē būs ļoti liela nozīme. Viņa varētu būt pat garāka. Nu, tāds tas ievads saucamais, ja kamēr tur viss notiekās. Bet tiešām katrs ir ļoti individuāls. Un tur ir vēl daudz citu aspektu, kas to ietekmē, protams. Bet, ja jūs pat saprotat šobrīd jau šo pamatiņu, ir vienkārši tā fāze, ja, nu tad vienkārši esam radoši. Nu, tā neapvainojamies, bet esam radoši, ko mēs vēl interesanti varētu izdomāt vai atklāt. Ja? Un atkal no otras puses, jā, arī partneri, kur šī gadījumā ir tā noteicošā, būs vai nebūs, tāpēc, ka viņas sajūtas, nu, pasaka priekšā, ja? Arī svarīgi, kad partneri pasaka, nu, kā viņa negribēs, vai kas viņai būtībā šobrīd svarīgi, vai tur maigāk, vai tur kaut kā, nu, vienalga, bet tas īstenībā ļoti būtiski, jo otram ir jāsaņem informācija, lai viņš saprastu, kā viņam reaģētu, ja? Nevis, nu, vienkārši, nu, kā gribi tā dari, nu, tā nebūs, tad tas viss ātri beigsies un nebūs labi. Jā, tā kā šeit pievēršiet uzmanību arī šīm niansēm, kuras ir ārkārtīgi būtiskas, lai tas viss atkal būtu tāds kaut kas jūsu īpašs un krāšņs. Nu, Jā. tā. Un es vēl gribu piebilst, ka jums, meitenes, ir jāizglīto savu vīriešu un vienkārši jārunā ar viņiem. Nevis izglītot, bet vienkārši jāpastāsta. Tagad man ir tā, man ir tāda īpatnība, jā. Es esmu sieviete, man ir tāda nianse, ka ja jūs to nepateiksiet ar vārdiem caur muti, viņš to nezina. Un ja viņa iepriekšējās attiecības sieviete to viņam nav izstāstījusi, viņam vienkārši nav tādas zināšanas un pieredzes. Ja? Un ja jūs gribat būvēt to komunikāciju un, teiksim, uzticēšanos, tad jums vienkārši jāpastāsta par sevi, un viņš cienot jūs, mīlot jūs, viņš tā kā to iegaumēs. Ja? Un runāt par to mēnešiešu kalendāru, mans vīrietis arī vienmēr man ir teicis, tā tuvojās, ja? Viņš perfekti vienmēr zina, un tas ir normāli. Ja? Tā kā jūs varat tagad padomāt, mans vīrietis noteikti pateiks, ka tas ir kaut kāds stulbības un tā tālāk. Galvenais jūs pasakiet. Ja tur kaut kas viņam atstāsies, tas ir ok. Ja nē, nu, tā ir arī viņa izvēle. Ja? Dodat citam būt viņam un jums būt jūs. Ja? Vēl nedaudz paturpinot arī šo tēmu, tomēr arī pārējot vienā citā ciklā, kas ir arī grūtniecības periods, un tad cikla nav. Un tā cikla nav. Un ir bieži arī jautājušas arī sievietes, ko darīt, ka mēs gaidām, bet tā kā, labi, tur sākumā ir vairāk uztraukums, ja mēs tur nodarīsim pāri vai nē, nu, auglim, jā. Bet it sevišķi tas ir pirmais, es atceros pati par sevi, drīkst, nedrīkst, ko darīt, bet it kā gribās, jā, bet tas tie tāpēc, ka nav informācijas. Un arī pat tā pati tā jušana, sajušana, tur arī viss kaut kas arī mainās. Būtībā drīkst, nedrīkst. Es domāju, ka drīkst, bet varētu pakomentēt vairāk, ja? Un kā varbūt tas arī periods atšķirās, jo sanāk, ka progesterons vairs neražojas, vai tur kaut kas cits, kas tur notiek ar to ciklu? Skaties, jā, es paturpināšu man vispār patīk šī tā tēma. Tur ir ļoti atkarīgs no tā, ko pateica jums jūsu ārstējošais daktars. Ja jums, piemēram, ir riska grūtniecība, ja jums ir placenta prēvija, ja jums ir zemu pieguvuša placenta, tad tur ir visas, teiksim, lietiņas, kad labāk tā kā, lai seksa nav. Ja? Kaut kādu etapu, jā, piemēram. Tad jūs, protams, varat vienkārši pielietot citas dažādas prakses, es nezinu, orālas vai kādas citas, ko jūs partners vēlās un ko jūs pati jūs vēlties, jā. Bet sievietē grūtniecības laikā, tīpaši pirmajā trimestrī, vienkārši nav libido. Tas ir tāds aizsardzības mehānisms, viņai hormonas dominē progesterons, līdz placenta sāk pilnvērtīgi paņemt funkciju uz sevi. Viņa ir augsts hormonotropais hormonu, HCG, ko mēs pārbaudam, un viņai vienkārši supresējās šī libido.
Un tas ir vienkārši tāds aizsardzības mehānisms, jā, sievietē. Un tad šajā situācijā vienkārši arī jāpastāsta tas moments savam vīrietim, kad šobrīd tāds periods manas hormonāls, jā, un mēs varam izdomāt kaut kādas alternatīvas. Bet, nu, teiksim, es uzjūtos tā. Bet pēc tam, tiklīdz jūs esat 2., 3. trimestrī, jums nav nekādas kontraindikācijas no no dzimtības speciālista, tad, protams, jūs to varat darīt un pielietot, ja jums to gribās, jā, un kā jums to gribās. Tā kā šeit arī, un pēc tam tieši libido 2. trimestrī var atkal uzplaukst, jā, jo sieviete vairs nav toksikologis, viņa atkal grib, lai, nu, izjust, lai viņa tā kā ir šīs taktīlās visas lietiņas. Tā kā šeit ir kādēļ, jā, ar savu partneri. Vienkārši jārunā, jāstāst un jāizjūt. Jā, atkal ir informācija, kas ir jānoskaidro vai jānodod tālāk. Mēs nepaturam pie sevis. Ja mēs ejam viena pie ārsta, tad vienkārši atceramies, ka tā informācija jānodod tālāk arī partnerim, lai viņš vienkārši saprastu, kas reāli notiek. Un tiešām ir alternatīvas. Jā, tas varbūt būs kaut kas tāds, varbūt neierasts, ja pirms tam jūs kaut ko alternatīvu nesat savā starpā darījuši. Jums atkal vieta radošumam, kaut ko no jauna uzradīt. Nu, tāds periods, jā. Bet atkal izvēle, kā arī tu teici, jā, vai nu kaut ko darīt un pētīt un atklāt, vai tomēr sēžam un gaidām tos cik tos mēnešus. Un es vēl zinu, par ko padomāju. Man šķiet ļoti svarīgi arī tā kā iesaistīt savu vīrieti, jo es arī esmu dzirdējusi, ka vīrietis, teiksim, grūtniecības laikā viņš mums drusciņi attālinās no savas sievietes, jo negrib viņu tā kā apbežot. Jo atkal, jā, viņš saka, viņam šķiet, ka, nu, teiksim, seks ir tās agresijas izpausme, ka viņam gribās tur dominēt un tā, ka viņa tāds tagad grūtniecis teddy bears, jā. Nu, kur viņš viņu tagad agresēs, jā, paņems tur viņu, jā. Nu, viņam tā kā psihi, tā kā viņam tas nemontējās, un tad viņai arī jāpastāsta, ka tu man tagad neapbiežo, ka mēs to varam darīt savādāk, jā. Nu, tā kā šeit atkal jābūt vienkārši sarunai, jā, kā es jūtos, vai man ir labi, vai man nav labi, un tā tālāk. Brīnišķīgi. Mēs turpinam tik runāt savā starpā tieši tā. Vēl jautājumi, viņš arī vēl skarot vēl šo tēmu, ja mēs tā smuki ieslīdējām. Arī tātad, kas notiek ar mūsu hormoniem orgasma laikā, gan sievietei, gan vīrietim. Un, cik arī tas ir tomēr svarīgi, ka viņš ir. Orgasms? Jā, protams, tas ir svarīgi, bet redz, kā tas ir ļoti, ļoti individuāli. Sieviete dažreiz visu dzīvi nodzīvo un orgasmu neizjūt, jā, tāpēc, ka varbūt viņa pati sevi nav izpētījusi, varbūt tur emocionāls kaut kāds, teiksim, rāmi kaut kādi. Nu, tas ir ļoti tāds moments, vai, nu, teiksim, partneris. Pirmkārt, sieviete pašai jāsaprot, kā viņai jāsasniedz orgasms, jā. Tas ir tāds sevis anatomisks izprašanas ceļš, jā, un šeit vienkārši sevi jāizpēt, un tas ir normāli, tas ir medicīniski, fizioloģiski un tā tālāk. Pēc tam šī informācija jānodod partnerim. Sievietei jānodod informācija partnerim, ka man orgasms ir tur. Viņu ir, jā, vai arī, teiksim, palīdzēt arī sasniegt orgasmu un arī būt atklātai, jo sievietes bieži vien, viņas domā, ka tā kā, nu, viņas guļ, vīrietis visu izdara, un ja tur sanāk, ja nu nē, tas nestrādā, ja? Jums noteikti jāiestāstās tajā visā procesā aktīvi un jāparāda, kurš tad viņam tur jābūt, kādā tur, es nezinu, angle ir, jā. Leņķī, jā. Un ja kāds tur pašai, tad jāpalīdz, un tas ir tikai normāli. Runāt par hormoniem, protams, forši, kad ir orgasms, bet arī sievietei izdalās ļoti daudz oksitocīna arī bez orgasmu, jo viņai ir tas tuvības hormons, jā, tuvības un mīlestības hormons, un pat vienkārši mīlēties, skūpstēties, un es nezinu, kādā priekšspēlē ir tik liela nozīme, kad pat nesasniedzot tādu, teiksim, galu, jā, teiksim, orgasmu pašu kā tādu sievieti var izjust ļoti daudz pozitīvu kumulatīvas hormonālas devas, kad viņa vēl ies un staros vēl vienu tur nedēļu, jā, izstaros šo visu tālāk. Šis ir īstenībā tāds, tu tikko interesantu lietu pacēla augšā, jo, jā, kad tas tuvības, jā, oksitotīns no tuvības un tā, nu tāda, jā. Jo ir tiešām reizes, un arī no personīgā viedokļa arī to saku, un arī, ka mēs ar māsu pa laikam padiskutējam, mums, jā, ir reizes, kad it kā nesasniedzam to kulmināciju, to visu, to galējo orgasmu, ja, bet
ir tik labi, nu ir vienkārši tik labi, bet tāpat laikā, un šī gadījumā konkrēti man komunicēt ar savu vīru, viņš jūtas tā kā, ak, dieniņās, es to neizdarīju, nu kā tas var būt, man it tā nav. Un viņš tā kā pārdzīvo, es saku, nu pagaidi, nu, bet es jūtos labi, un es nevaru to tā kā aizstāstīt, bet man ir labi, viss taču ir itī forši. Nu, nē, un viņš tā kā mēģina saprast, ka, ja nav orgasmu, tad nekā nav labi, ja? Nu, lūk, reku būs forša lieta, ko pateikt, ka jau no tās tuvības jau arī kaut kas ir noticies, un tas arī Jā, atkarīgs, bet protams. jūs arī noteikti varat pateikt saviem vīriešiem, ka vīrietim tomēr tas orgasms, viņš ir sasniedzams vieglāk, jo viņas ir tāds vairāk fiziski anatomisks, bet Jā. sievietei, ja, piemēram, viņai tur bērns ar temperatūru ir bijis pagājušo nedēļu, viņa jau šodien nevar izjust to orgasmu, jo viņai viņš ir galvā, ja, nu tā pa lielam līdz ar to pats process ir dziedinošs sievietei kā tāda. Mīlēties sievietei pats process ir jau dziedniecisks, ja, jo viņa jau sevi ārstē un vīrietis viņu, teiksim, paceļ citā līmenī virs zemes tikai ar skūpstiem, ar haks ir samīļot Apskāvieni, jā. apskāvieniem, jā. Tas jau ir process, kur viņa jau pavisam savādākā līmenī uzlādējās, un vibrācijas līmenī viņa uzreiz jau virs zemes. Vīrietim ir vajadzīga izlāde, ja? Un pēc tam viņš ir beigts. Viņam ir vajadzīgs laiks, aptuveni nedēļa, kamēr viņam tā enerģija atkal sakumulēsies, testosterons samakus. Tāpēc seks priekš vīrieta tas ir kaut kas, kas viņam tiek atņemts. No vienas puses, bet sievietei, ko viņa iegūst, skaidra lieta, ka vīrietis ar sievieti, kad viņa saņem apusē orgasmu, vīrietis saņem to emocionālo atalgojumu, ka viņš ir, viņu davadis līdz kulminācijai, ja? Bet, kopumā šis akts ir tāds vairāk, laikam, emocionāli neirotransmiteru bioķīmisks, ja? Tā kā abiem ir pozitīvi. Nu, re, kur tad interesanti šis slavenais teiciens, ka, nu, kā vīriešiem jau vajag tikai seksu, jo bez mazliet un sievietēm tur uz to emocionālo, to skaistumu, to romantiku, kā saka, ja, kaut kur jau ir sava taisnība, bet varbūt ne līdz galam tas ir atšķirināts un saprast līdz galam, jā, vienkārši saprotot šīs te nianses, ka tas nav tā kā tāds, nu, uzreiz tāds kaut kas akmenī kalts un tāds, nu, strikts stereotips, nē, tā ir atšķirība, bet viņi varbūt nav līdz galam paskaidrotā, kur īstenībā tu saproti, kāpēc, ka fizioloģija vienam ir tāda, otram ir tāda, bet kad īstenībā, nu, tur tik daudz, īstenībā visu to var uzradīt, ja, un iedod vienu recepti, tagad katram jums būs jādara tā, no arī īsti nestrādās, kamēr nav bijuši šī kaut kāda arī saruna, cik mēs saprotam, cik tu daudz to pazini, cik es to daudz par to zinu, un ko mēs gribam noskaidrot vairāk, ko mēs vispār gribam kopā ar šo visu, ja, un kā mēs par to izturamies. Nu, jā, tad uzreiz ir pavisam kaut kas cits var uzrasties. Un arī izpratne. Uzreiz izpratne, pieņemšana un varbūt tāda apvainošanās pazūd kaut kādā brīdī vai nu, tāds satraukums par to, ka tu vienkārši nesaproti. Nu, jā, redziet, cik daudz īstenībā ir niansīts, kas vienkārši mums ir jāsaprot savā starpā. Nu, lūk. Pārējot tālāk vēl pie vai hormonu līdzsvars. Būtībā mēs varam teikt tā, ka hormonu līdzsvars ietekmē visu veselību kopumā. Vispār. Nu, ja hormoni būs kārtībā, jā, tad pa lielām. Noteikti, jā, jo, ja, teiksim, vērogdziedzers un virsniedzedzera hormoni, kas ietekmē mūsu asinsspiedienu, kas ietekmē hormoni, kas ietekmē cukura līmeni, hormoni, kas ietekmē mūsu šķidruma aizturi, hormoni, kas ietekmē mūsu sirdsdarbību, vēdra izējas frekvence un tā tālāk. Te viss ir hormoni. Viņi tālāk visu, protams, ķermeni arī attiecīgi ietekmē. Jā, tā kā tāds galvenais virsdiriģents, lai viss vienkārši notiktos. Kas ietekmē šo te hormonu svārstību? Kādi tie faktori ārēji vai, nu jā, kaut ko mēs jau minējam, bet ja mēs tā uzskaitam, kas vispār ietekmē to, ka viņi iet disbalansā? Kas tie? Domāju, ka tāds vislielākais zāglis ir tāds hronisks nepārējošs stress, otrs zāglis ir miega deficīts. Trešais zāglis, protams, ir arī, kaut gan viņš ir vietā turpat, kur ir pirmais un otrais, ir alkohols un kaut kādas, teiksim, nelegālie līdzekļi. Tas viss ir ļoti, ļoti kaitīgi hormonālajai sistēmai.
Un turpat pie narkotikām es laikam varētu attiecināt arī cukurus un visu šādu junk food, jo, diemžēl, viņi izraisa iekaisumu organismā. Iekaisums, viņš rada hormonālu disregulāciju, un pēc tam notiek šis hormonāla salaušanas procesi, ko mēs dažreiz varam aizķert aiz acis un atgriezt atpakaļ normālā līmenī, un dažreiz, diemžēl, vairs nevaram, jā, un tad jau ir par vēl, un tad attiecās kaut kādas tādas nelabas lietiņas. Tā kā pa lielam es pateiktu, tā kā jūs guļat, tā kā jūs domājat, ko jūs ēdat, ko jūs dzērat, ietekmē jūsu hormonālo veselību. Nu, re, un mēs jau arī pirms tam runājam par vairākām tēmām. Patiesībā, ja būsiet vērīgi, paši atšķirināsiet atpakaļ. Un rekords skaisti arī doktora Jāneriku minēja to momentu. Nu, ja jūs paši būsiet piefiksējuši arī šos aspektus, izsevišķi gan par to stresu un miegu, un ja tas ir izrunāts ikdienā ar to, ko viens otrs nodarbojās, un mēs varam, un mēs redzam ikdienā, rekur, viņi par daudz sāk uztraukties par to, ko nevajag, vai viņš, teiksim, un mēs sakām, pagaidi. Varbūt, ka nevajag. Paskatīsimies to no citas puses. Paskatīsimies uz to situāciju savādāk. Nu, ka mēs kā viens otru noķeram tādā astītē, neļaujot tam visam evolucionēt tālāk. Un arī par to pašu miegu runājot, par to ritmu. Mēs jau runājam, ka mums ir katram dažādi ritmi. Iespējams, arī manā ģimenē tā mums ir ar vīru. Viņš jau vairāk tie vakari kaut kā man ir ļoti laicīgi, ir svarīgi iet. Nu, ļoti svarīgi, bet ir dzīvē visādi gadījies, jā. Ap esošajiem apstākļiem, kur pagaidām dzīves ir, kamēr mainīsim. Bet tas viss ir runājams un tas viss ir vērā ņemams. Un atkal mēs saprotam, mūsu prāts saprot, kā tas viss ir saistīts un kāpēc ir tā, kā viņš ir. Kur tad ir atnācis tas viss, ja? Un tas nav nekas tāds mistisks, no kaut kurienes pēkšņi, jā, ir, protams, kaut kādi saprot, ir kaut kādi ģenētiskie varianti, bet tas ir tik ļoti procentuāli, nu, tur kaut kas minimāls, ka tur ļoti, ļoti specifiski jāskatās ar medicīniski, kas notiek, bet jā, es pieļauju, ka tādi gadījumi ir, bet pa lielam, ja mēs to dzīves veidu ikdienu viņai pasakojam līdzi un saprotam, kā tas viss tomēr ir saistīts un ietekmē, nu, tikai daram, un viss notiekās, ja atrodam to savu variantu. Nu, lūk, un tad pie šī pārējot tad tālāk ar šo saistošo tēmu par regulāro tādu check-upu pārbaudīti, ja, kas ir tas būtībā, nu, labi, cik bieži būtu ieteicams gan sievietei, gan vīrietim. Tomēr sevi pārbaudīt, tādus tos pamatrādītājus, ja, un es saprotu, ka tu arī kaut ko līdzīgu tomēr sniedzi, ja, un vispirms par to, cik tas bieži būtu nepieciešams, atkarībā laikam no gadiem, no vecuma, ja, un tas, kā tu arī palīdz kaut ko pakonsultēt, jā, ja tu vari padalīties. Skatiet, tādam veselam cilvēkam, gandrīz veselam cilvēkam, ja, viņam principā jāskatās asins analīzes, tāda, teiksim, paplašanās tur ar hormoniņiem, ar mikroelementiem, ar vitamīniem, ar orgānu sistēmām. Pa lielam reizi gadā, ja, tur nav ko tur bakstīt tās vēnas regulāri, ja. Protams, ja cilvēks ir kaut kādas terapijas vai kaut kāda protokola vai plāna, tad jau, piemēram, dakteris sastāda plānu, tur pēc 3 mēnešiem mēs uztaisam kontroli un tad pēc gada, ja. Tā kā pa lielam man jāsaka tā, ka reizi gadā tas ir pilnīgi normāli. Ja mēs neko neārstējam, ja mēs neko nelietojam, reizi gadā taisītās analīzes abiem dzimumiem. Un tu arī vari pakonsultēt arī, ja? Jā, noteikti. Skaties, es jau konsultēju vairāk kā 15 gadus, 14 gadus. Un pēdējo laiku, un tas ir pēdējie 5 gadi, es ļoti aktīvi strādāju telemedicīnā. Tas nozīmē attālinātās konsultācijās, jo attālinātās konsultācijas man pat dažreiz patīk vairāk nekā klātienes konsultācijas, tikai tāpēc, ka viņas ievieš ļoti daudz mieru un struktūru. Jo tad, kad kabinetā katras 20 minūtes tev pacients klauvē pie durvīm, ja, un tu saproti, ka tev nākamie rindā sēž 4, emocionāli, pirmkārt, tu visu laiku esi ļoti lielā spriedzē. Otrkārt, tu vari kaut ko aizmirst, tas ir cilvēku faktors, un treškārt zūd arī kaut kāda, teiksim, kvalitāte, steigas un tādām lietām. Ja tu vienkārši esi zem spiediena un stresa. Līdz ar to 60 minūtes tēt-a-tēt individuāla konsultācija, viņa sniedz iespēju ārstam iedziļināties individuālās īpašībās un problēmās, izrunāt, kur ir problēmas kodols, kur ir šī tam sakne. Nevis mēs lietojam ibumetīnu un ārstējam sekas, ugunsdzēšanas un tāds mehānisms, jā, bet mēs skatāmies, kāpēc sāp galva, kur ir problēma. Un tāpēc ir nepieciešams šis laiks, jā.
Jā, un man ir izveidota manas jau protokols, mana taktika, mana stratēģija. Vakar man bija pacients, kurš pēdējo reizi pie manis bija 2008. gadā. Es kartiņu skatos, un tas sanāk 2008, nē, 2018. gadā. 2018. Nevis 8, bet 18. 8 gadu atpakaļ. Un tu saproti, ka cilvēki atgriežas pie tevis, atgriežas tāpēc, ka viņi ir saņēmuši visticamāk to kvalitāti. Ja? Ka tu esi izrunājis, tu esi devis pietiekoši daudz informācijas. Un tāpēc man ir izstrādāta taktika tā, ka mēs tiekamies. Es nozīmēju taktiku terapiju. Pēc 3 mēnešiem mēs skatāmies asins analīzes atkārtot, skatāmies, ka viss ir kārtībā, vai kaut kas ir nepieciešams pamainīt. Un tad es atlaižu savu pacientu, klientu uz 1 gadu. Viss, man tur nav ko viņam tur vairs. Man ir vajadzīgs, lai viņš nav no manis atkarīgs. Man ir vajadzīgs, lai viņš ir vienkārši vesels, viņš prot sevi pielietot, kā viņam ir kas jādara, un viņš vienkārši ir vesels. Un šeit tu kolosāli esi sasaistījusi šo ikdienas šādu virzienu, ar kuru tu dalies, darbojies arī ar to, ka tu dalies zināšanās un tu veido dažādus projektus, vai ne? Online projektus, kuros cilvēki īstenībā, smeļās zināšanas, un tad pēc jau viņš vairs nav tik ļoti tas pacients atkarīgs, jo tu jau viņu pat izglīto patiesībā. Vai tu par to nedaudz arī vari padalīties? Es varu padalīties, kā tas ir radies, kāpēc vispār radies, jo man ir ļoti bijis daudz heita, tāpēc, kad ārsti, kā vispār ārsts var rīkot kaut kāds maratons un kaut kāds tur seminārs un webinārs, tad tas taču ir čigānisms un tā tālāk, ja? Un to rakstīja visi žurnālisti publiski un bija ļoti, ļoti sāpīgi, bet man jau šī visa ideja radusies pēc Covid laika. Man viena pacienta ir uzrakstījis, doktori, pie jums tik sarežģīti ir tikt. Es vēl tad strādāju Latvijā, Skansas ielā 50, man bija pieraksts uz 4 mēnešiem uz priekšu. Pie jums tik ļoti grūti ir tikt. Varbūt jūs varat kaut kādu, uztaisīt tādu kā, pasākumu, kur mēs varam iesaistīties. Un šis bija, kā saka, pēc pieprasījuma. Viņa man no rīta uzrakstīja, un es jau vakarā pateicu Instagramā ziņu, varbūt mēs visi savācamies uz nedēļu, uz 2 un uztaisim tādu kopīgu salīdojumu, un tad pieteicās 400 cilvēki. Un es esmu sapratusi, ka jā, es biju pirmā, kas medicīniski piedāvāja nokontrolēt, paskatīties un izstāstīt. Jā, jo daudz ir kaut kādas, teiksim, kaut kāda virziena, kur cilvēki vienkārši nevar uzticēties, jā, tam pirmam avotam. Un tā es arī sapratu, un tad, kad es runāju ar sievietēm, man vienkārši viņas tik ļoti iedvesmo, jo viss ir tik ļoti gudrs, izglītots, un tu saproti, ka es 10 gadus mācīju pirms tam strādāju universitātē studentiem, bet es sapratu, ka es gribu jau uzreiz pamācīt saviem pacientiem, lai viņi pēc tam bez manis visu saprot, un tā ir tapuši visi kursi, webināri, semināri, lai es vienkārši patiešo izstāstu, un visiem viss ir skaidrs. Tu vari no savas pieredzes īstenībā apstiprināt, vai tā ir, jo daudziem, es zinu vienkārši no masāža viedokļa, līdzīgi tas pats bija, kad man radās doma, ikdienas normālam cilvēkam vienkārši uzradīt pamata elementu bāzi, ko iedot, pieņemsim, lai viņi praktiski darot, preventīvi, kas saka arī profilaktiski, ja, lai nebūtu problēmas. Ka tu vienkārši nodod zināšanas. Uz ko man kolēģi atbildēja, Inese, ja mēs šito izdarīsim, mēs paliksim bez klientiem. Man tāds šoks. Bet arī, tu vari apstiprināt. Vai tāpēc klienti pats Nē, klienti noteikti. Tavs mērķis nepiebāz savu naudas maisu, tavs mērķis ir padarīt veselus cilvēkus. Un ja tu to dari caur starpniecību, caur citiem ārstiem, caur studentiem un tā tālāk, tu nezini, vai šī informācija aizies līdz tam cilvēkam, kuru tu gribi nodot. Šis cilvēks tik un tā paņems tik, cik viņam ir nepieciešams, un viņš atnāks tik un tā pie tevis vai pēc taviem, kā tagad sauc savus putiņus, jā, tavi ārsti, kurus tur esi izmācījis, jo viņi tik un tā, viņam vajadzēs ārsta viedoklis tik un tā, jā, un tas menedžments un terapija. Bet to, ka tev būs vieglāk viņus ārstēt, jo viņi būs veselīgāki, un tas tev mērķis, kāpēc mēs vispār esam šeit uz planētas, jā, kāda mums ir misija, jā.
Tāpēc pilnīgi stulbības. Man tieši pēc projekta pieteicās vēl 100 cilvēku uz konsultācijām un bija piebilsts grafiks uz pusgadu uz priekšu, jo viņi ar tevi ir tas interconnections un vienkārši tu dari ko, kas tev patīk un cilvēki vienmēr to jūt un es nekad par to neesmu domājusi. Man bija ļoti daudz cilvēku, kur nākuši uz maniem kursiem, piemēram, tur ir skaistuma kopšanas speciālisti un tā, nu, tur 3 gadus nākuši 2, un pēc tam radīja savus kursus uz kursu pamata. Un es arī esmu ļoti priecīga. Galvenais, lai viņas stulbības nestāsta, ja? Labāk viņas izmācās un pēc tam tālāk stāsta vēl savam lokam, ja? Un es esmu priecīga, kad dalās ar kvalitatīvu informāciju un man tieši es tikai priecājos. Es domāju, ar kaut ko jaunu. Un starp citu, jā, tu piefiksē ļoti ārkārtīgi svarīgu momentu, kā arī, labi, šī gadījumā arī speciālists citreiz, kā tu saki, arī stulbības mēdz runāt, ja, bet arī it sevišķi nezinātāju vidū, kas nav speciālisti, mēs arī kaut kādus rakstus izlasām kaut kur, mistiski kaut kur, sākam tam kaut kā, nezinot it kā, ja sākam kaut kā to pieņemt, ka tā ir kaut kāda taisnība, tu nezinu, viss kaut kas internetā, kāds tā. Nu, lūk, un tad mēs to, kā saka, to bumbiņu veļam tālāk, jā, un tā arī, kur aiziet īstenībā, nu jā, šeit pie zinošu speciālisti, kas arī ar savu, var sakot, mēs ejam, mēs varam gan pakonsultēties, gan pamācīties, arī mēs tālāk jau, būtībā kā pacienti, kā klienti, arī, ja mums sabiedrībā sanāk kaut kur arī dalīties, pie kā tu ej, kā tu tur uzturi sevi un tam līdzīgi, ko tu par to zini, kaut kā pat elementāri par to ciklu un vēl visādām citām hormoniem lietas, jā. Mēs taču tādā veidā arī to nesabojām to informāciju, kas ir, kur ir patiesa informācija, jo, tā tas ir, un tāpēc paldies tev par to, ko tu dari, ka tu būtībā izglīto sabiedrību, caur saviem klientiem, pacientiem tu izglīto, jā, un lai būtu tas, tā pareizā izpratne, jā, un ka tur nav nemaz tuhu un nahu un šausmas īstenībā, ja tā paskatās un iedziļinās visā tajā, ko tu skaisti rādi. Īstenībā tas viss ir vienkārši, bet protams, tas prasa struktūru, kārtību, disciplīnu, kaut kādu arī apzinātu tādu redzējumu, ko tu reāli vispār gribi, ja? Kāpēc tā ikdiena tev ir tieši tāda un ne citādāk, un tik daudz aspektus vienkārši tu aizskar, kas ir, wow, brīnišķīgi. Zini, kas es vēl gribēju papildināt, tev paldies, bet man Instagrams, man šeit 10 gadus ir, vai kā es, aptuveni, daudz viņš jau ir, bet vienmēr, ja mēs paskatāmies man Instagram, viņš ir attīstījies kopā ar mani, un visas tēmas, viņas plus vai mīnus reflektē manu esošo situāciju, vai aktuālo manas dzīves tēmu, vai manu pacientu tēmu. Principā, redzot manu Instagram lenti, tas nav kaut kur no zila gaisma paņemtas tēmas, tā ir principā mana dzīve. Ja? Tad, kad es runāju par depresijām, nomaktību, es runāju ar sevi. Principā, tas ir mans tāds žurnāls, caur kuru es varu tā kā izpausties, teiksim tā, mazrusītiņi no tāda, no apslēptās tādas kaut kādas tādas ēnas puses, bet tas ļoti refleksē ar manu ikdienu. Un par to īstenībā tev milzīgs paldies un par tādu drosmi, tad īstenībā tu sevi atklāji pilnībā, tā, ka jā, kur es esmu, jā. Mēs esam tādā intīmā kolektīvā, tāpēc ar ekskluzīvu informāciju padalīties. Kur īstenībā tev ko slēpt, patiesībā tā vienkārši ir, un par to, saku, daudz varētu tikai mācīties no tā, cik to atklāt un patiesi to rādi, un rezultātā tas iedvesmo. Tas reāli, Jāni, iedvesmo, tas tā iedvesmo, jo to var just, to tiešām var just, un tā ticamības moments vienkārši tur uzsparās augšā, jo tas viss ir, tāpēc man ir tāds prieks, ka mēs tā varam būt kopā un pazīstamas, un vienkārši tas ir ārkārtīgi skaisti, tā kā par to vienkārši tāds milzīgs paldies, ka viņš vienkārši ir. Un noslēgumā, mīļā, kas ir tas, ko varbūt, ja tu, no tā, ko mēs runājam, varbūt tu vēlies izcelt vairāk vai papildināt, vai vienkārši pāriem, šī gadījumā tā kā mums tā kā tas uzsvers ir uz pāriem, bet būtībā uz jebkuram cilvēkam, jā, bet kas ir tas, ko tu vēlētos novēlēt? Es gribētu novēlēt, ka katrai meitenei noteikti ir jārūpējās par sevi tādā ziņā, ka ir vienkārši ļoti jārespektē un jāmīla sevi un vispār
tā, kāda tu esi radīta, tu esi tāda viena un unikāla, jā, un tā kā nekādā gadījumā nedrīkst tevi spīdzināt, lamāt, nemīlēt, un vienkārši tas respekts pret to, kā tu attiecies pret sevi, tas, protams, atspoguļojas mūsu veselībā. Līdz ar to es gribu katrai pateikt, kāda jūs esat, noteikti jūs zinat, kur jūs gribat būt, jūsu punkts B, bet, nu, tā kā sejas mīlēšana, ne upurēšanās vienmēr sevi pirmā vietā, tādā labā, veselīgā egoisma nozīmē. Es vienmēr to esmu teikusi, nebaidos no tāda vārda kā egoisms, un partneris jau, viņš jau atspoguļosies, un viņš būs ar jums vienā dzernā, rūpēties par sevi. Ko tu vēlētos arī vīriešiem novēlēt, kas varbūt uz šo visu skatās, varbūt citādāk? Ja? Vīriešiem es gribu novēlēt, lai viņi seko saviem instinktiem, lai viņi tā kā nebaidās teikt, just, izjust, runāt, atklāties, runāt par savām emocijām un izjūtām, jo man bieži vien, kad vīrieši atnāk, viņi vienkārši ir tādā stresā, kumulatīvā stresā, viņam paniskās lēkmes, tad tā, kad viņi tur visu to, jo viņam kāds ir pateicis, ka viņam jābūt stipriem, bet viņam vienkārši jābūt veseliem cilvēkiem, viņam ir arī iespēja izrunāties, izraudāties. Visi dzīves momenti ir dažādi, līdz ar to es gribu jums novēlot būt īstiem, nebaidīties par savām emocijām un rūpēties par savu veselību. Jā, liels paldies par šiem skaistiem novēlējumiem, un lai viņi top. Pēdējā vēl lietiņa, ja kāds grib ar tevi sazināties, tad Instagramā, lai raksta, ja? Jā, rakstiet man Instagramā, es visiem atbildu vienmēr pati, vedu arī, un varbūt ne uzreiz, bet noteikti atbildēšu, un mēs visus izrunāsim. Un gan vīrieši, gan sievietes, vai ne? Es biju īpaši vīrieši. Man liekas, kāda man ir šobrīd fāze. Nē, es jokoju. Bet, protams, gan vīrieši, gan sievietes. Tā kā, mīļie, ņemat par labu, manuprāt, mums bija ļoti lieliska saruna, vismaz arī tāds ievadiņš vai varbūt kādas tēmas mēs aizskārām, kas varētu jums arī ikdienā tālāk aktuāli vēl viņas pašķitināt vairāk, droši, bez kautrēšanās, ja ir aktuāli kaut kāda tēma kaut kur, droši rakstiet arī Jānai pa tiešo Instagramā, kur es jau parādīju, ja vēl zem video, ja es ierakšu vēl linku, tātad, lai jūs droši varat ar viņu sazināties, ja ir aktualitāte. Iesaku noteikti šo te preventīvo pārbaudi noteikti uztaisīt. Esmu pati to veikusi. Jāna jau pakonsultēja, bija man pārsteidzoši labi rezultāti, kas man 39 gadi, 3 bērni ir dzemdēti, piedzemdēti, izbaroti, tā kā viss kaut kam esmu izgājis cauri. Un ja vēl, tur rādītāji, manuprāt, tiešām bija tiešām feini, patīkami. Bet, protams, tas ir pielietojot zināšanas, ar ko arī Jāna jau dalās, arī savos projektos, un starp citu, iesaku šobrīd jau arī tie, kas vēl pirms 8. decembra vēl skatās šo, jums ir iespēja ielikt skaistā projektā Slaids viduklis, kas nav tikai, otrā daļa, jā, kas nav tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, ja tur būs ļoti piesātnāt skaista informācija, paskatieties lūdzu postiņus. Un, ja tu skaties šo ierakstu jau pēc šī perioda, vienkārši pasako līdzi ik pa laikam Jāna uzrada brīnišķīgus atkal projektus, tēmas, kas īstenībā skar mūs visus, un noteikti pamēģiniet arī, nenožēlojiet sev iespēju uzzināt un pārbaudīt, kas ir kas, un vienkārši dabūt šo skaidrību, vairāk prāts, lai saprotu, kas ar ko ir saistīts, un jums ir sirdsmiers arī veselībā, kad, tiešām, saprotiet, ja veselība ir, mēs taču visu varam izdarīt, pa lielam, jebko mēs varam izdarīt, un tas ir pats galvenais, tā kā saudzējiet sevi, runājiet viens ar otru, un mēs dodamies nākošajās tēmās. Vēlreiz, Jāna, paldies tev no sirds, ka tu atvēlēji laiku un biji šodien kopā ar mums. Paldies! Atā.